Es neslēgšu savu video, tāpēc, kad man internets reizēm taisa jokus, bet prieks par tiem, kas ir pievienojušies laicīgi, un pārējiem tad būs iespēja skatīties šo nedaudz attālināti. Un dodat ziņu, ja kādā brīdī es sāku raustīties, un jūs mani vairāk nedzirdat, labi? Un tad vienkārši nedaudz par to kā tad ir piesaistīt finanses meistarklasēm, tā kā piesaistīt finanses misijai. Un man liekas, kā jau jebkurai lietai, tā pamatu lieta, kas ir vissvarīgākā, ir, kad mēs lūdzam un atdodam šo vajadzību, šo lietu Dievam. Un tā kā mums īstenībā Exodus ir nospraudis varbūt kaut kādas tādas robežas vai vadlīnijas, kāda šī misija izskatīsies, un mēs arī runāsim vairāk tādā Exodus misiju kontekstā, bet principā runājot par jebkuru misiju, mums ir jābūt vīzijai no Dieva, tādam redzējumam, kāpēc tad mēs dodamies misijā, kas ir tā lieta, ko Dievs mums liek sirdī, tāda tā kā uguntiņa, vai par ko mums degas sirds, kad mēs dodamies šo misiju. Un tad mēs saņemam arī tādas soļus vai vadlīnijas vai kādas lietas Dievs mums runā uz sirdi, lai mēs varētu redzēt, kā mēs to varam realizēt. Respektīvi, ja tas ir šajā kontekstā par finansēm, mēs zinām, ka mums ir vajadzīgas tādas un tādas līdzekļi, lai dotos turp un evaņģelizētu un kalpotu, teiksim, žēlsirdības darbu, tam mums attiecīgi ir vajadzīgs tik un tik finanses, un tad Dievs arī dos tādas idejas jau kaut kur mūsu sirdī tā attēlu, lai mēs varētu tā kā redzēt to īstenojamies. Un arī svarīgi ir saprast, kāda tad ir mūsu vajadzība, cik tad liela tā ir. Un, jo reizēm ir tā, ka mēs it kā zinām, ka mums vajag, bet mēs nezinām, cik. Un Dievs arī, mēs varam redzēt vairākas atsauces rakstos, Dievs ir ļoti precīzs, un Dievs tā arī konkrēti jautā, ko tu vēlies, kas ir tas, ko tu gribi. Un, ja mēs runājam par finansēm, es domāju, ka ir forši, ka mēs apsēžamies, mēs saprotam, kāda ir tā mūsu vajadzība, un tad mēs varam arī iet pie Dieva, teikt un dalīties ar to, kāda ir šī vajadzība. Un tad tālāk, tāds iedrošinājuma vārds un tāds jautājums īstenībā izaicinājums katram vienam no mums, cik tad lielu brīnumu mēs gribam piedzīvot arī finansu jomā. Un mums ir īstenībā divi varianti. Mēs varam paši, mēs varam vairāk strādāt, vairāk mēģināt sadarīt tās lietas savā spēkā, bet otrs, mēs varam nevis palielināt savu darba apjomu, bet palielināt savu paļāvību uz Dievu. Dievs, es gribu redzēt, kā tu to vari. Un Dievs ir tas, kurš patiesībā vienmēr apmaksā savus projektus, un kaut arī šodien mēs runāsim par tādiem praktiskiem rīkiem, praktiskajiem veidiem, kā aizsniegt cilvēkus, mums ir jāsaprot, ka stāv Dievs, ka Dievs ir tas, kas kustina cilvēku sirdis, ka Dievs ir tas, kas liek cilvēkiem sirdī atbalstīt mūsu misiju, un ka Dievs vispār bija tas, kas lika mums sirdī doties misijā. Un ka šī atslēga tādai veiksmīgai finanšu vākšanai ir paļāvība uz Dievu. Un kaut arī mēs lūkosimies un prasīsim, lai Dievs uzrāda kādus cilvēkus, kurus mēs varam uzrunāt vai aizskart ar to vīziju un redzējumu, kas mums ir priekš šīs misijas, mums ir svarīgi atcerēties nekad negaidīt nodrošinājumu no cilvēkiem. Un tātad nepārprotiet mani, ir svarīgi plānot, ir svarīgi skatīties līdzi, ir svarīgi šīs praktiskās daļas, bet ir ļoti svarīgi arī savu sirdi vienmēr pozicionēt uz Dievu, jo cilvēks var vienmēr pateikt nē, cilvēks var pateikt jā un tomēr izdarīt nē, bet ja mēs paļaujamies uz Dievu, tad Dievs var darīt brīnumus. Un man liekas, ka tā ir tā vislabākā lieta, un es arī savā misiju pieredzē to esmu brīnišķīgi piedzīvojis, ka tajos brīžos, kad es varbūt ceru uz cilvēku jā, uz cilvēku atsaukšanos, es piedzīvoju tādu vilšanos, jo mana sirds varbūt gaidīja vairāk ne no cilvēkiem, ne no Dieva. Un finanses nu diena ir viena tāda liela vieta, kur Dievs grib pagodināties, un kur Dievs vēlas sagaidīt no mums, ka mēs ļaujam viņam pagodināties. Un ejot arī tālāk,
mums ir arī iespējas smelties iedvesmu gan rakstos, gan, man liekas, arī gatavojoties misijai, ir forši, ka mēs nevis forši, bet tas pat ir nepieciešams studēt rakstus un arī skatīties līdzi kādām liecībām vai misionāru stāstiem, kā Dievs ir pārdabiski darbojies, lai stiprinātu savu ticību un saņemtu to tādu ticības iedrošinājumu. Un iepriekšējā slaidā es arī minēju, ka viena opcija ir darīt visu pašam, un otra opcija ir paļauties uz Dievu. Bet šeit es papildinu to iepriekšējo savus vārdus, kad šeit ir raksta vieta no 2. Tesaloniķiešiem, ko Pāvils raksta. Jūs paši zināt, ka jums jāsako mūsu paraugam, jo mēs jūsu starpā neesam dzīvojuši nekārtīgi. Mēs neesam ne pie viena maizi ēduši par brīvu, bet dienām un naktīm grūti strādājuši un pūlējušies, lai nevienam no jums nebūtu par apgrūtinājumu. Neviens it kā mums nebūtu uz to tiesības, bet lai jums būtu par paraugu, ka mums varētu sekot. Jo, kad bijām pie jums, mēs noteicām jums, ja kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. Un mēs varam redzēt, ka tajā laikā ir bijusi šī problēma, kad varbūt kādi dievu kalpi nav vēlējušies strādāt un darīt kaut kādas lietas. Un Pāvils ir spēris vispār tādu ekstra soli un uzņēmies daudzas lietas uz sevi un daudz strādājis un daudz rūpējies. Un daudz gādājis tādas praktiskas puses, neapgrūtinot draudzes, kurus viņš ir apmeklējis. Un šī rakstvieta, es viņu ieliku, lai papildinātu to, ko es teicu iepriekš. Tas, ka mēs nepalielinām sev darbus tik daudz, ka mēs varam izdegt pirms vēl misijas, lai vienkārši savāktu finanses, nenozīmē, ka mēs ļaujamies slinkumam un neko vispār nedaram. Tātad saprast to līdzsvaru, cik daudz Dievs man iet un darīt, cik daudz man paļauties uz tevi un cik daudz ir tas darbs, ko tu no manis sagaidi, ka mēs nekļūstam pasīvi un varbūt arī, jo no šīs pasivitātes, ko mēs varam arī redzēt tādā finanšu jomā, kad mēs neko negribam darīt, negribam iesaistīties, un arī mūsu sirds var tikt tāda sagrozīt un tā attieksme, ar kur mēs pieņemšam šai naudas, jeb ziedojumu vākšanas lietai, tā var būt tāda nepareiza, nemotivēta un patiesībā jau cilvēki, kurus mēs uzrunājam, ar kuriem mēs dalamies par to, ar kuriem mēs ejam ar savu vajadzību, viņi to ļoti labi redz un jūt. Un tas arī var tā sadragāt to vēlmi varbūt dot un atbalstīt tevi tavā misijā, ja no tevis nāk tāda pasīva vai slinka vai nevīžīga attieksme. Tātad šī sirds attieksme un motivācija arī ir ļoti svarīga. Un kā vēl vienu rakstu vietu, es gribu minēt šo, kas man liekas ir brīnišķīgi, kur Dievs vispār, kur Jēzus pats personīgi saka, ka nerūpēties un nezūdīties ne par ko, jo Dievs gādā par to, ko mēs ģērbjam, un dzīvība ir labāka nekā barība, un kad cik brīnišķīgi viņš ir rūpējies par putniem laukā, par ziediem laukā, un nebūsim masticīgi, mūsu kungs var arī mūs apgādāt, sagādāt, un kā es iepriekš teicu, Dievs savus projektus apgādā, apmaksā pilnībā, un patiesībā tas, ko mēs lūdzam priekš katras no misijām, viņš vienmēr dod vairāk nekā mēs vispār esam prasījuši. Viņš apgādā ar bonus, ar pārpilnību. Un redziet arī šis ar zaļo, bet dzēnieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums viss šīs lietas taps piemests. Tāpatās arī domājot par to, kā piesaistīt šos cilvēkus, kā uzrunāt, kā dalīties par savu vīziju un redzējumu attiecībā uz misiju, uz to kalpošanu, ko jūs veiksiet pavisam drīz jau šajā vasarā. Paturiet prātā, ka pats svarīgākais ir dzīties pēc viņa valstības, nevis pēc finansēm. Ja? Viņš piemetīs. Finanses ir tāda piemetamā daļa, Dieva svētība, ko mēs varēsim baudīt, bet vispirms dzenieties pie debesu valstības. Un tad nākamā lieta – dalies un aicini. Un kā Peytons Džons ir sacījis, dod atļauju citiem līdzdarboties misijā.
Un patiesībā reizēm mums liekas, ka varbūt svarīgāks ir tas cilvēks, kurš dodas un iet uz ielām un evanģelizē un kalpo un aizliedz sevi, bet patiesībā arī tie cilvēki, kas varbūt paliek tepat Latvijā, kas paliek lūkšanās, kas ziedo finansiāli, kas atbalsta ar iedrošinājumu vārdu vai dalās ar to, ko tu dari, ir tikpat svarīgi kā tu misijas laukā. Un nav svarīgi, cik liela ir tava komanda, bet svarīgi ir to, ka jūs darbojaties kā komanda. Un kad tu apzinies, ka tu neesi viens, jo līdzīgi kā debesu valsts, kā draudzē, mēs redzam, ka ir viena miesa un daudz dažādu locekļu, tāpat arī misijas darbā darbojoties, mēs varbūt aizbraucam viens pats misijas laukā, mūsu draugi varbūt nav mums apkārt, bet mēs esam daļiņa no miesas neatrauti strādājot. Un patiesībā mums ir jāmaina arī tā domāšana, aicinot citus iesaistīties un ziedot mums finansiāli. Tas nav tā, ka mēs ubagotu vai prasītu naudu. Tas patiesībā ir aicinājums, jeb ielūgums citiem piedalīties misijā kopā ar jums. Tad patiesībā ar savu ieguldījumu gan lūkšanā, gan finansiāli viņi ir kopā ar jums tur misijas laukā. Un nedaudz no tādas praktiskākas puses, kā tas izskatās, es esmu nedaudz salikusi par tādiem soļiem. Tātad vispirms mēs saņemam un saprotam šo vīziju. Vīziju, tādiem vienkāršiem vārdiem sakot, ir iemesls no Dieva, kāpēc mēs dodamies misijā. Kāds ir tas uzdevums, par ko deg mūsu sirds, ko mēs sagaidām, ka Dievs darīs. Tad nākamais, kad mēs saprotam šīs lietas, mēs virzamies pie plāna izstrādes un būs arī no praktiskās dzīves piemēriem vairāk, kā tad konkrētāk lieta, ko tad tieši mēs saplānojam, ja? Bet tas galvenais ir, kā tad mēs piepildīsim šo vīziju, kāds ir tas nodrošinājums, kas mums ir nepieciešams, un tad attiecīgi kāds būs tas veids, kādā veidā mēs ziedosim. Nākamais ir saprast, kas būs tie cilvēki, kuri mums ir jāaicina līdzdarboties. Un vai mēs aizsniegsim un uzrunāsim tikai kristiešus, vai mēs arī šo iespēju izmantosim kā iespēju, lai evanģelizētu. Un tad visbeidzot, mums ir iespēja arī pēc tam, kad mēs esam veikuši šo procesu, mums ir iespēja uzdot sev jautājumus, ko es varētu nākamreiz darīt labāk, kas bija varbūt mani klupšanas akmeņi, ko es varbūt savā komunikācijā neizdarīju, kā vajadzētu. Un kas ir tie cilvēki, no kuriem es varu mācīties, lai, teiksim, finansu piesaiste man nākamreiz izdotos vēl efektīvāka. Un šeit arī es esmu izdalījis tādas 4 daļas ar jautājumu, kā. Tad viena, kas ir ļoti, ļoti svarīga daļa, ir komunikācija. Kā mēs komunicējam ar cilvēkiem par finansēm, kā mēs dalāmies ar šo misijas braucienu. Un kas arī, man liekas, reizēm jauniešiem ir grūti arī man atcerēties, ka katrai vecuma grupai vai katrai cilvēku grupai, ko mēs uzrunājam, ir vajadzīgs atbilstošs veids, kādā mēs viņu uzrunājam. Teiksim, vienāduši mēs varam teikt, ej, čau, klausies, es dodos misijā, bet, teiksim, draudzes locekļus, kas ir vecāka gada gājumi, mēs noteikti neuzrunāsim tādā līdzīgā veidā kā jaunieši, ja vienaudži. Kas ir ļoti svarīgi, ko es arī kaut kādā mirklī pieskāros iepriekš, ka mums ir jāsaprot, ka cilvēki nav rīki, mēs neizmantojam cilvēkus, un mēs neveidojam draudzības un attiecības ar cilvēkiem tikai finansu dēļ. Un es domāju, ka tā arī ir tāda lieta, ko cilvēki ļoti labi var just, kad tu pēkšņi izturies pret viņu laipns, jo tev kaut ko no viņa vajag. Un tas arī, man liekas, aicina mums katru vienu ikdienas bāzē, ikdienas dzīvē veidot tādas cieņpilnas un labas attiecības ar cilvēkiem, lai nav tā, ka mēs esam visu laiku rupji un pēkšņi mums kaut ko vajag, un tad mēs esam laipni un tādā veidā. Un arī vācot finanses un ziedojumus priekš misijas darba un jebkuras citas kalpošanas, mums ir jāatcerās, ka mēs saglabājam tīru sirdi, skaidru motivāciju un ļaujam cauri tam visam procesam parādīties Jēzus Kristus raksturam un gara augļiem. Un tad praktiskie soļi, kā mēs varam to izdzīvot, ir, mēs varam vienkārši apsēsties un salikt cilvēku sārakstu, kurus mēs varam uzrunāt.
Un, vai tie būs mani draugi, kaimiņi, draudzes vadītāji, līderi, jauniešu vadītājs, vai tie būs mani sekotāji sociālos tīklos, vai kolēģi, vai studiju biedri. Mēs vienkārši varam sarakstīt sārakstu ar vārdiem, kurus mēs personīgi uzrunāsim. Un es esmu šeit arī salikusi veidus, kā aizsniegt cilvēkus, un patiesībā es esmu salikusi pēc aptauju datiem no visefektīvākā veida, kā uzrunāt cilvēkus un saņemt ziedojumus un tādu finansiālu iesaisti no cilvēkiem, līdz tādam mazāk efektīvam. Un patiesībā, ko mēs redzam, ka šajā līknē, jo personīgāka ir šī saikne ar šo cilvēku, jo vairāk tev ir iespēja ar viņu dalīties, jo vairāk viņš dzird, jo tāds vairāk nodevies, lai ziedot un ieguldīties viņš ir. Un tātad personīgas tikšanās un telefona sarunas ir tāds visefektīvākais mērķis, jo nevis efektīvākais mērķis, bet efektīvākais veids, jo mēs varam aizsniegt un uzrunāt cilvēku personīgi. Un tad, kad ir tādas dalīšanās lielu grupu priekšā, bieži vien šī ziņa var pazust, mēs varbūt to atbildību varam nodot kādam citam, un tas varbūt neaizsniedz tās ausis, ko mēs esam vēlējušies uzzināt. Un tad ir tas veids, kādu ceļu mēs izvēlamies iet. Mēs varam pārdot zināšanas, jeb iemainīt savas zināšanas pret ziedojumiem un atbalstu kalpošanai. Nākamais veids, kā mēs to varam darīt, ir pārdot kādu produktu, lai iegūtu ziedojumus. Teiksim, mēs varam uzveidot kafejnīcu, pārdot radošus darbiņus, kartiņas, grāmatzīmes. Es zinu, ka mani draugi caur citi misionāri ir veikuši arī tiešām, viņi izsola savu skapi par kaut kādas labas lietas, par kaut kādām noteiktām summiņām, ar iespēju ziedot, lai atbalstītu viņus doties misijā. Tu vari vienkārši dalīties ar savu stāstu video, attēlu formātā, darīt to ļoti, ļoti intensīvi, lai tas sasniedz dzirdīgas ausis. Vēl ir iespēja organizēt dažādus pasākumus, slavēšanas vakarus, tako ēšanas vakarus, liecību vakarus, kaut vai gleznošanas vakarus, kur visi kopīgi var kaut kādā noteiktā atmosfērā pavadīt laiku. Un, teiksim, viņiem nav nekāda dalības maksa, bet viņi var atbalstīt to visu ziedojot. Un patiesībā bieži vien mēs redzam to, ka cilvēki, ja tu nāc tāda tīra sirdi, viņi ir gatavi ziedot pat vairāk nekā tu sagaidi, jo Dievs jau patiesībā tur ir strādājis un sagatavojis visu priekš mums. Un tad vēl kāda lieta, ka tajā brīdī, kad mēs arī saprotam, kāda ir mūsu vajadzība, mēs varam arī saprast, cik liels tas cilvēku loks ir, ko mums vajadzētu uzrunāt, vai kā mēs dabūtu, ja mēs vēlamies pieiet finansu vākšanai tā visai taktiski. Jūs redzat divas opcijas, kā izskatās šie paši 320 eiro. Un, teiksim, šajā kreisajā pusē jūs redzat 1, 2, 3, 4, 5 attiecīgo skaitu cilvēku. Teiksim, viens noziedo 10, viens tikai 5, viens 30, 3, 50 un tā tālāk. Un mēs redzam, kopā tiek savākt nepieciešamā summa. Un tikpat labi mums varbūt pietiek tikai ar 5 cilvēkiem, kuriem katriem ir iespēja saziedot 64 eiro. Un es arī praktiski esmu redzējis dažādus tādas līdzīgas infogrāfikas un veidus, kā cilvēki ir savu vajadzību sadalījuši pa maziem lodziņiem un ļauj savam sekotājam, savam cilvēkam, ko viņš ir uzrunājis, izvēlēties vienu lodziņu un samaksāt noteikto summiņu. Un tā pa vienam lodziņam tā kā kalendārā, kad izsvītrojam dienas, mēs varam savākt visu nepieciešamo summu. Tā kā reizēm šādā veidā sadalot šo mūsu vajadzību, ir pat vieglāk redzēt, ka tā nav tik neiespējama. Un tagad es nedaudz pastāstīšu Ašu par to, kā tad es vācu ziedojumus savām misijām. Mana pirmā misijas skola, kur man vajadzēja 7,000, man likās ļoti, ļoti neiespējama un nereāli vispār tādu naudu savākt un saziedot. Un patiesībā tikai pēc tās es sapratu, ka es varu lietot savu talantu, kas ir māksla, lai vāktu ziedojumus.
Un tas veids, kā es to daru, es sazīmēju gleznus. Man katrai gleznai ir kāds stāsts. Un, un tā no sirds es viņas gleznoju, un pēc tam es viņas publicēju Facebookā ar aprakstu. Es dalījos ar savu sirdi, kad es dodos misijā, man ir nepieciešamas finanses. Reku šeit ir iespējams iegādāties kādu manu mākslas darbu. Un patiesībā viena no šīm 3 gleznām ir aizceļojusi uz Austrāliju. Un tā kā Dievs ir ļoti, ļoti svētījis caur to. Un man ir bijusi iespēja arī sadarboties ar manu nekristīgo draudzeni. Viņa nav kristieta, bet viņa ir tādās tā kā meklējumos, es viņu saucu par miera cilvēku, un veidot apdruku uz maisiņiem un džemperiem. Un, ja jūs atceraties, iepriekšējos slaidos es minēju, vai es uzrunāju tikai kristiešus, vai es uzrunāju arī kādu, kurš varbūt nav vēl savā savā ceļā atradis Jēzu. Un patiesībā arī šīs ziedojuma vākšana vai dalīšanās ar savu sirdi un mākslu man ir bijusi iespēja, lai evanģelizētu savai draudzenei, un arī šī glezna, kas ir nonākusi ar visu savu stāstu Austrālijā, tā ir pie nekristiešiem. Pie nekristiešiem, kuri ir redzējuši manu nodošanos, manu vīziju un ir gribējuši vienkārši atbalstīt tajā un pretī iegūt kādu skaistu mākslas darbu, ko pielikt pie savas sienas. Un man tas liekas tik svētīgi, jo tad ir iespēja runāt ar šiem cilvēkiem un dalīties arī ar Jēzu un patiesībā vēl pirms misijas jau būt misijā. Un vēl kāda lieta, ko es praktiski darīju, pie katras gleznas man bija šādi šis ir tāds 3 daļās salocāms bukletiņš, un vienā pusē jūs varat redzēt, ka tur ir teksts no manis, ja? Šeit pa vidu redzēt, ka manas ilgas ir redzēt Dievu darbojamies pārdabiskā veidā, un šeit ir kādas raksturvietas, kas man personīgi ir uzrunājušas, šīs ir arī bildes no manas misijas brauciena Āfrikā. Un otrā pusē tur ir tīrs Dieva vārds, kā iedrošinājums kristietim un kā varbūt tāds pārdomu viela kādam, kurš nav kristietis, bet arī ir iegādājies manu gleznu. Tas ir tāds maziņš zīmodziņš klāt, ko es līdzdalu savam darbam. Un, un patiesībā, kas manā gadījumā, es nevienai gleznai nespēju īsti noteikt tādu normālu summu, kas man liktos adekvāti, ne pārāk traka. Bet es esmu tas ir tāds radikāls veids, varbūt neiesaku. Ir labi, ka jūs mākat novērtēt savu darbu, bet es nespēju to izdarīt, un es rītīgi uzticēju Dievam to. Un es teicu, Dievs, tu zini, cik šī glezna ir vērta, liec tu cilvēka sirdī summu. Un patiesībā visas šīs gleznas tika novērtētas daudz vairāk, nekā es klusībā pie sevis cerēju saņemt par viņām. Un tur tas bija šis moments, kur es liku savu paļāvību uz Dievu, un Dievs pagodinājās. Un tas bija tas, kā es to esmu izdzīvojis un redzējis, kā Dievs vienkārši strādā ar finansēm un pārdabiskā veidā iedod tur, kur es negaidu, un parāda to, ka tieši paļāvība uz viņu atnes šo vēlamo rezultātu. Un tagad mums patiesībā es došu vārdu Gabrielam, kuram arī ir brīnišķīgs stāsts par to, kā viņiem izdevās vākt šos ziedojumus savas draudzes kontekstā. Tā kā Gabriels dod vārdu tev. Jā, paldies, Ketī. Paldies par tādu pamācošu ievadu un par tavu stāstu. Es klausoties uzzinu vēl vairāk lietas par tevi un ir par ko būt pārsteigtam un ņemt piemēru. Un es turpināšu. Tu ļoti veiksmīgi iesāki to ievadu tam, ko es gribētu arī pateikt. Un es tad turpināšu ar vienu no virzieniem, kurus tu pieminēji, kad veids, kā iegūt šos ziedojumus, veids, kā kaut ko pārdot, ir kafejnīcas. Un tad mēs mūsu Jelgavas Baptistu draudzē ar jauniešiem taisījām tādas labdarības kafejnīcas ar mērķi ziedojumu misijas braucieniem. Nu tad iesim tālāk. Un bija tāda pirmā misija mums kopējā, kad mums vajadzēja 17 jauniešiem, kuri bija ļoti pārliecināti, ka viņi grib doties misijā. Mums vajadzēja nosekt katram dalības maksu. Katram bija jāparūpēs par savu dalības maksu. Es neatceros, kāda viņa bija, bet skaidrs, ka tā bija tāda liela izmaksa, tāda, kas
kādam pat skaitlis pirmo reizi dzīvē parādīs tik liels. Iesim tālāk. Un tad mums bija tāds aktuāls jautājums, kā jau jebkuram jaunietim vidusskolas vecumā. Mums nav naudas. Un kur lai es dabūnu naudu? Un mēs bijām vairāki, paldies Dievam, mēs bijām vairāki tādi, kuri uzdev šo jautājumu sev un kuri zināja, ka mēs neesam vienīgie. Principā mums visiem bija vajadzīgs atbalsts un mēs visi rīkojāmies. Un mēs visi iesaistījāmies tajā idejā, ka mēs taisīsim draudzes labdarības kafejnīcas. Un šis ir tāds plakāts, informatīvais plakāts ar visām labdarības kafejnīcas reizēm, ar visiem pamatojumiem, tur maziem punktiņiem. Arī ir kontakta informācija. Visa nepieciešamā informācija, kas tagad notiks mūsu draudzē. Un šis ir ļoti svarīgi. Izveidot plakātu vai kaut ko informatīvu, kas ir labi uzskatāms un kur var izlasīt visu to par to, kas notiks. Un ir ļoti, ļoti labi kvalitatīvi nodot informāciju. Un tad šī bija informācija par mūsu plānotajām labdarības kafejnīcām. Tās kopā bija plānotas 4. Un mēs domājam, Dievs, tu dosi ziedojumus. Mēs lūdzām Dievu. Mēs zinājām, ka Dievs dos visu vajadzīgo 4 reizēs. Iesim tālāk. Ups. Tad pagāja kāds laiks, kad pienāca pirmā labdarības kafejnīca. Un te es ielicis kādas bildes. Un tad tas jautājums, ko tad var pārdot? Kafejnīca, kas ietver kafejnīcu? Un mēs, paldies Dievam, mēs sākām uzreiz jau domāt plaši. Mēs sapratām, ka ēdiens nebūs vienīgā lieta, ar ko varētu vākt ziedojumus, ar ko varētu pārdoties. Mēs sapratām, visas ikdienai mazās vajadzīgās lietas nav uzstādīti noteikumi, ko drīkst, ko nedrīkst pārdot. Neviena no sīkākām un mazākām lietiņām nepateikt, ka tu pārdod ļoti dīvaini vai tu pārdod kaut ko tādu, kas nevienam nav vajadzīgs. Mēs uzreiz sapratām, ka mēs lietosim visu, kas mums ir. Un tad te jūs redzat, ir tāds gards našķu gals. Mēs cepām savus kūkas. Bieži vien tie bija vēlē sestdienas vakari. Kas ir ļoti īpaši un svarīgi, ka tie gardumi, ēdieni, viņiem ir pievienotā vērtība, ja tie ir paštaisīti. Jo kas notiek? Tad, kad tas ir ēdiens, kas ir nopirkts veikalā, tad principā viss, ar ko tu darbojies, ir tāds mārketinga triks. Tu nopirks pa lētāku naudu un pārdot par dārgāku. Bet šeit tam visam bija tāda pievienotā vērtība, ka mēs sākām ar sastāvdaļām. Un tad mēs ielikām tajā gatavošanas procesā arī savu sirsniņu. Lai arī kā tas skanētu, mēs ielikām tādu savu laiku, savu darbu, tad tam bija vērtība un cilvēki gribēja to pirkt. Tad tur vēl visāds drēbes, tas ļoti smieklīgi, bet mēs nesām savas drēbes. Mūsu draudze arī atbalstīja ar tādu humāno palīdzību no citām valstīm, mums bieži sadarbība. Mūsu draudzē pienāca daudz kastes ar visādām drēbēm, ar labām drēbēm, kas ir īslaicīgi lietotas. Tad vilnas zeķes, vieniem draudzes jauniešiem vecomīgi adīja vilnas zeķes, mēs viņus pārdevām un cilvēki pirka. Tad visādas citas lietas, kas vēl nāca no humānajām kravām, ar tādām lietām, ar ko citas draudzes, citas organizācijas atbalstīja mūs, un tad mēs lietojām to tālāk, vācot ziedojumus. Visādas rotaļlietas, nesām arī savas rotaļlietas, kas principā var būt jebkas, kuram tā loģiski var izskriet cauri, vai šis ir cilvēkiem ikdienai noderīgs. Arī glazas pārdevām, iedvesmojoties no Ketijas. Tālāk, tad iesim tālāk uz nākamo slaidu. Un tad ir tā, pienāk 10. februārs, un es nezinu, vai jūs paspējāt iegaumēt, bet tajā sarakstā ar plānotajām labdarības kafejnīcām, varbūt to ir paskriet uz atpakaļ, mums bija plānots 4 reizes. Bija pirmā reize, kas tika plānota 6. februārī, un otrā reize, kas tika plānota 13. februārī. Un tagad iesim uz priekšu, un notika tāds viens liels brīnums. Pienāk 10. februāris, un mūsu tajā saziedotajā maciņā no pirmās labdarības kafejnīcas, kas bija 3. februārī, vēl nav pienākusi otrā. 10. februārī mēs aizsūtam draudzes grupā ziņu. Mīļie, mēs esam saziedojuši dāsti
946 eiro no vienas labdarības kafejnīcas pēc viena draudzes dievkalpojuma. Un tas ir tāds brīnums, kas atver mums acis uz kafejnīcām kā efektīvu ziedojumu vākšanas veidu, kur iepriecinātas ir abas puses. Gan tie, kas nodrošina šo kafejnīcu, gan arī tie, kas saņem, un tie, kas iemet ziedojumu traukā savu vajadzīgo summu. Un ko mēs vēl darījām, mēs pie tām lietiņām, ko mēs pārdevām, mēs nelikām klāt cenu. Un tas ir arī liela daļa no tā, ko Ketija minēja, ka tā ir tāda lieta, uz ko cilvēki tiek individuāli ļoti dažādi, atšķirīgi pamudināti. Vai tajā vienā reizē par vienu kūka gabalu samaksāt tik, cik vajadzētu, vai arī iemest vairāk. Un mēs nespiedām uz konkrētām summām. Mums bija tāds trauciņš pielikts pie cepumiem, pie drēbēm, pie visādām citām lietām un mantām. Mēs pielikām trauciņu, un tur cilvēki varēja mest tik, cik viņi vēlas, tik, cik viņi jūt. Un tā bija tāda tēma, uz ko nevajadzēja spiest, bet vienkārši dodiet, cik jūs vēlaties. Un redziet, kas notiek. Mēs tiekam iepriecināti, mēs tiekam pārsteigti. Un mēs saprotam, ka Dievs sponsorē savus projektus. Un, ziniet, es tā mēģināju attīt to stāstu atpakaļ. Tas ir 22. gads. Cik es atceros, mēs visu panācām ar 2 labdarības kafejnīcas reizēm. Principā mēs nodrošinājām 3. februāra kafejnīcu, 13. februāra, un mums jau bija viss vajadzīgā summa misijai nosegta. Respektīvi, tās bija tikai 2, nekā mums likās. 4 pat nevajadzēja, un visi bija pārsteigti. Mums pat likās, ka sākumā, ka vajadzēs vairāk taisīt. Beigās bija saziedots pietiekami daudz, kaut kur ap 1000 eiro, pār 1000 eiro, arī ar 2. kafejnīcas reizi. Un mēs nodrošinājām gandrīz visiem jauniešiem dalības maksu uz Nīderlandes Exodus misijas braucienu. Droši tālāk. Tad ir nākamā misija. Tā pati Exodus misija, kas notika pagājušajā gada vasarā, no 8. līdz 18. jūlijam. Atkal, tie ir daudz tādi pārdroši un pārliecināti jaunieši, kuri grib doties misijā, kuri grib doties ārpus savas ikdienas robežām, kuri grib doties ārpus Eiropas. Un šoreiz tie bija nedaudz mazāk jaunieši, tie bija 10 jaunieši. Un visi no šiem jauniešiem ir saistīti ar mūsu draudzi. Visiem no šiem jauniešiem, iesim tālāk slaidu, visiem no šiem jauniešiem joprojām tas pats aktuālais jautājums. Mums nav naudas, kā lai dabūnam naudu. Un jūs zināt, kas sekos tālāk. Tālāk seko kvalitatīvi izstrādāts, tāds informatīvs, labi saprotams plakāts, ko mēs sūtam draudzei. Un draudze, lasot šo ziņu, uzreiz var saprast, kas tagad notiks, ko mēs tagad plānojam. Un tas ir vēl viens labdarības kafejnīcas tāda akcija. Un te ir arī informācija, kad tas notiks un kam tas ir vajadzīgs, kam mēs to darām. Un to mērķi ziedojumu vienmēr ir ļoti svarīgi akcentēt, ka tas ir tieši tam, kas tiek pateikts atbalstot Exodus misijas braucienu. Var gadīties, kad ir uzstādīts mērķi ziedojuma limits, teiksim, 500 eiro. Un tad, kad ar šīm kafejnīcām tiek savākti šie 500 eiro un vēl pat vairāk, tad ir tāds kārdinājums domāt, kur vēl varētu to naudu likt. Bet ir ļoti svarīgi tajā brīdī palikt pie tā pirmā mērķa, ja pat ir saziedots vairāk, lietot to naudu tikai vienīgi tam mērķim. Ok, dosimies tālāk. Šajā reizē mēs jau bijām iedrošinājuši draudzi, atnest arī savus lietiņus, savus cepumus, savus paštaisītos gardumus, kur viņi zina, tas būs lielam darbam. Draudze nesa savus gardumus un savas lietas, ko viņi lika galdā, un viņi teica, par šo jūs varat uzstādīt tā kā ziedojumu cenu. Un tad, redziet, kas notiek. Te ir kāds 2 bildes no pagājušās vasaras, kur viss notiek pēc dievkalpojuma, ir tik skaista sadraudzība. Labdarības kafejnīcas kalpoja kā ļoti brīnišķīgs veids, kā vēl palikt uzkavēties pēc dievkalpojuma, kā draudzei, un veidot sadraudzību. Un tas bija ļoti īpaši, kā šo labdarības kafejnīcu akciju mēs panācām kaut ko tādu, ar ko mēs saslimām. Mēs gribējām tikties pēc dievkalpojumiem bieži. Arī tad, kad nebija mērķi, arī tad, kad mums nevajadzēja viņu naudu, mēs joprojām tikāmies un uzturējām tādu sadraudzību pēc dievkalpojuma. Un te jūs redzēt, ir tāda datu tabula,
šis ir kafejnīca konkrēti Katumos, un es arī padalos ar to, cik mēs esam ieguvuši ziedojumu. Es gribu atgādināt, ka šis nav, lai celtu mūsu spēkus vai mūsu panākumus, kā mums tas viss izdevās. Es gribu, lai jūs redzat, kā šis strādā, un tikai un vienīgi to, ka šis strādā, un ka Dievs darbojas un parūpējas par saviem projektiem. Man ļoti patīk, kā tas skanēja. Kopā par visām kafejnīcām priekš Londonas misijas braucienu, kurus jūs redzat, mēs gatavojām jau ļoti laicīgi. Ar ziemas beigām, tuvojoties ziemas beigām, mēs jau gatavojāmies vasaras misijas braucienu. Mēs ieplānojām ļoti laicīgu laiku, lai to darītu. Un mēs kopā par visām kafejnīcām savācām ziedojumus 1354 eiro vērtībā. Un atkal, tas bija viss nepieciešamais cipars, skaitlis, lai nodrošinātu. Šoreiz bija tā, ka mēs nodrošinājām, tur bija tādi ikmēneša maksājumi 50 eiro vērtībā, un mēs nodrošinājām laikam kādu daļu no tiem maksājumiem katram jaunietim individuāli. Bija kādi, kur varēja nosekt pilnā apmērā, bet ar šo ziedojumu mēs nodrošinājām maksājumus tiem, kuriem vispār nebija ko samaksāt, bet kuri gribēja doties uz misijas braucienu. Un mēs neviens nejūtāmies dusmīgi vai apvainoti vai kā citādāk, ja mēs to visu ziedojumu nodevām kādiem un kādu nesaņēma. Mēs zinājām, ka tas ir tikai tādu iemeslu dēļ, lai mēs visi tiktu kā kopīga grupa. Un mēs tikām visi 10 jaunieši, kuri bija plānojuši doties. Un tad iesim tālāk. Turpinoties rezultātā, tad ir tā. Ir kāds vairākas tādas atziņas, ko no tā visa var secināt un paņemt sev tāda viela pārdomām. Es pamanīju, ka Ketija bija stāstījusi par tādiem ļoti svarīgiem balstiem ar visu to misijas un ziedojumu vākšanas padarīšanu, ka cilvēki nav rīki, un es tam ļoti piekrītu. Kad cilvēki nav rīki, kurus izmantot tikai naudas dēļ. Es vēlos pieskarties tai daļai, kur var pateikt, ka cilvēki nav rīki un nevajag darīt visu tikai naudas dēļ, bet nauda var būt laba lieta, un tā ir sava nozīme šajā visā. Vienīgais iemesls nevar būt nauda, bet nauda var būt kāds iemesls labam darbam, lai sasniegtu. Un tas ir no kāds raksturvietas, kur Jēzus saka, ka mēs varam izmantot šīs pasaules netaisnos līdzekļus, jeb naudu un visādas citas laicīgās lietas, lai iegūtu sev draugus, lai iemantotu draudzības. Un to var izdarīt, bet tad, kad tas nav vienīgais iemesls, kad zem tā viss ir kaut kas lielāks. Un tai nevajag noteikti būt neārtai tēmai par ziedojumu vākšanu, jo tā ir ļoti reāla un aktuāla lieta jauniešu vidū. Mums nav naudas, un par to nav vajadzīgs baidīties. To pēc iespējas ātrāk vajag teikt droši un ar pārliecību, ka mums nav naudas, mums vajag naudu. Un tad tā nākamā lieta, ka ļoti svarīgi ir atstrādāt tādu kvalitatīvu atgrieznisko saiti, jo ziedotāji, viņi visi, kas ziedo, kas iedod savus 5, 50, 100 eiro, viņi ļoti grib saņemt atpakaļ, bet viņi negrib saņemt atpakaļ savu naudu. Viņi to ir atdevuši un viņi ir tikuši vaļā no tā. Viņi negaida naudu atpakaļ. Viņi gaida kvalitatīvu atgrieznisko saiti. Kā jums iet ar ziedojumu? Mēs draudzi informējām pēc katras kafejnīcas reizes, cik ir šajā reizē saziedots, cik ir kopā saziedots. Un draudz bija ļoti pārsteigta. Draudz ļoti priecājās. Tur tās reakcijas bija ļoti, ļoti tādas priecīgas. Visi varēja redzēt to, kā skaitliski tiek novērtēta šis atbalsts misijas braucienam, un varēja vienkārši secināt no tā, ka mūsu draudzi ļoti dāsni. Un tas notika, kad mēs devām atgriezniskās saites. Mēs uztaisījām arī tādu ļoti labi uzskatāmu sarakstu ar jauniešiem, kur bija bildes ar katru jaunieti un mazs apraksts. Un tad mēs pielikām pie draudzes sienas un pateicām, šie ir tie jaunieši, kuri dodas misijā. Un tad bija iespēja par viņiem lūgt, bija iespēja ievērot, pamanīt, kas te ir pa jauniešiem. Un es gribu akcentēt, ka ir ļoti svarīgi padomāt par to daļu, kad ziedotāji varēs saņemt atpakaļ. Arī misijas brauciena laikā mēs sūtījām bildes, ziņas draudzes grupā, sakot, šeit mēs esam, un daļa no tā ir pateicība jums, un par to, ka jūs ticat Dieva vīzijai, ka jūs ticat Dieva plānam,
un ka jūs bijat gatavi nodrošināt, ka mēs tur esam, ka mēs tur tiekam. Un kā tāda pēdējā lieta atziņa, ko es vēlos padalīties, ka visam ir cena un vērtība, un tie ir tādi divi dažādi vārdi. Es paskaidrošu, kāpēc. Cena būtu tā uzstādītais skaitlis, jeb cipars tai precei vai tam pakalpojumam vai tam, ko tu gribi. Un vērtība nozīmēs to, cik daudz tu esi gatavs par to samaksāt. Vērtība nozīmēs to, vai tas ir tev tik ļoti dārgi, ka tu bez divām domām pats samaksās, vai arī tā būs tik liela vai tik maza vērtība, kur tu sapratīsi, es taču varu palūgt mammai naudu, es taču varu palūgt tētim naudu. Un tas vienmēr izdosies. Es varu palūgt Tomītē naudu. Un cena tiks nosponsorēta, bet vērtība tajā brīdī samazināsies. Jo, ja tev tas ir tik ļoti vērtīgs, tad tu būsi gatavs samaksāt cenu. Un es par to arī biju domājis, un man arī tur bija daudz, kam jātiek pāri. Par pirmo misijas braucienu Nīderlandes, domāju, es nekad tādā neesmu bijis, domāju, ko es no tā varu sagaidīt, un cik man ļoti tas patiks. Un tad es sāku secināt, cik es īstenībā gatavs būšu pats maksāt, vai es gadījumā nenožēlošu. Tādas visādas domas, kas jauniešiem nāk prāt. Un tad es apzinājos to vērtību, un es ar prieku arī no savas mazās naudiņas, kas man bija, no savas naudas devu tam misijas braucienā. Un to var ļoti praktiski panākt. No mūsu draudzes mācītājs skan tāds slavens teiciens, ka to ziedojumus var savākt tā. Vienkārši neaizēj vienu reizi, nenopērc kebabu, ko tu biji plānojis pirkt par savu pusdienu naudu. Nopērc kaut ko lētāku, kaut ko mazāku. Gādās savā ikdienā, ka tu iztērē mazāk naudu nekā tu parasti plāno. Nenopērc kebabu vienu reizi, divas reizes, nenopērc kebabu 10 reizes, tev jau būs kādi 90 eiro. Un tas tā humorā, bet arī jūs kā jaunieši, jūs varat parūpēties, ka ar jūsu mazajām finansēm, lielajām finansēm, jūs varat nosponsorēt sev daļu no dalības maksas vai pat visu. Kad nāk šī ziedojuma tēma, tas nenozīmē, ka tas automātiski attiecas uz visiem. Tas var nozīmēt, ka tas attiecas uz dažiem, kuriem tas ir ļoti, ļoti vajadzīgi. Bet neliec uzreiz sevi tajā iekšā un neslēpies zem apziņas, kad par tevi samaksās. Jo iespējams, tev vajag pacelt vērtību tam un toreiz pats samaksāt. Nu tā, es daudz runāju, man patīk daudz runāt, un es ļoti ceru, ka es pateicu skaidri un saprotami, un es savā ziņā arī ticu, ka es pateicu skaidri un saprotami, jo man atskatīties uz šo vienmēr ir jauki, man vienmēr patīk atcerēties, kā mēs esam kopā sastrādājušies ar draudzi un ar jauniešiem, un panākuši tik daudz, un tagad to var stāstīt citiem, un tas viss bija ļoti forši. Mēs baudījām laiku misijas braucienos, un mēs atbraucām izmainīgi. Daļa no mums pieņēma Jēzu un kristījās, un tie bija jaunieši, kas bija ar mums misijas braucienā, mūsu komandas, kur vēl nebija nodevušies attiecībām ar Jēzu. Un misijas brauciens bija kulminācijas brīdis, un viņi atbrauc un saka, es uzreiz gribu kristīties. Un tas ir kaut kas ļoti daudz vairāk par naudu, par dalības maksas nosponsorēšanu. Tas vienmēr ir kaut kas daudz vairāk par to. Noteikti brīnumi, un nauda ir vienkārši palīga līdzeklis, lai tu vari nonākt tajā misijas braucienā un piedzīvot vēl lielāks brīnums. Un tas bija viss, ko es vēlējos pateikt. Un, ja ir kādi jautājumi sadaļa plānot, tad es būšu gatavs atbildēt. Tā kā jāpaldies Gabrielam, man liekas, ka bija ļoti, ļoti saprotama un iedrošinoša. Es arī pati nebiju dzirdējusi visu to pilno stāstu, un man likās jaudīgi. Un varbūt tiešām kādam no jauniešiem, kas šeit ir pievienojušies, varbūt jums ir kāds jautājums, kur jūs gribat mums uzdot, jo tā kā par un ap, ko mēs runājām, varbūt bija kaut kāda lieta, ko mēs varbūt nepieskārāmies, vai tā kā... Es ceru, ka arī tie, kuri klausīsies ieraksta veidā, ka jūs saprotat, ka šis laikam ir tāds mudinājums ar šo stāstu, ko es padalījos, šis tāds mudinājums, ka jūs varat panākt ziedojumu piesaisti ar labdarības kafejnīcā. Kā, protams, vienu veidu no visiem daudziem. Iedvesmojošs stāsts arī bija no Ketijas par to, ja kāds saprot, kad ir glaznošanas spējas,
šī labdarības kafejnīca, tad es iedrošinu, jūs to varat panākt, un tas ir iespējams. Un, nu tā, ka šis nav tāds stāsts, uz kuru pastīties un pateikt, cik forši, ka jums tā sanāca. Šis ir stāsts, kas apliecina to, ka tas ir iespējams un arī jūs to varat panākt. Jā, man tieši tā. Man liekas, katrā ziņā es domāju, ka Dievs var dot arī kādu pavisam vēl citādāku veidu, kā jūs varat vākt un uzrunāt cilvēkus un dalīties. Jo mums katram ir ko dot, mums katram ir kā aizsniegt cilvēkus un kā dalīties. Un man liekas, ka tā jau ir svētība, ka jūs gribat zināt. Un es ticu, ka šī nebūs pirmā un pēdējā reize, kad jums ir šis finanses un misiju jautājums aktuāls. Tieši attiecībā uz jauniešiem, un es domāju, ka arī priekš mums pašiem, kas ar šīm lietām dalījās. Ja jautājumi nav, tad es vienkārši varu teikt paldies, ka jūs pievienojāties, ka atradāt savu laiku, lai to klausītos. Un es ceru, ka tas jums ir par iedrošinājumu, par stiprinājumu, un tad tiekamies misijā.